Labdien, tauta! Ir pienākusi diena, kad es taisos braukt makšķerēt. Šoreiz braukšu uz Butēm. Braukšu uz Butēm. Es ar draugu jau esmu sakrāmējušies mašīnā. No Rīgas atskrējām uz Sabili un tagad maucam tālāk. Viss ir kā puslīdz sagatavots. Tūlīt tās paņemsim tēņu, kaut kādu uzvārīsim, kaut ko sataisīsim. Laiks ir baigi karstais. Reku ir mans draugs Edvards. Saka draugs čau visiem skatītājiem. Hello. Hello. Viņš saka hello, viņš nesaka čau. Bet, nu, respektīvi, kaķis saka čau. Kaķim nav laika. Nē, to neliec iekšā, man tur vajadzēs vienu maisiņu. Respektīvi, esam sakrāmējušies un brauksim uz Miķeltorni, tā doma ir ķert Butes. Visi jau atspērušies velk, es vēl neesmu sācis vilkt, bet, nu, ir tāda cerība, ka kaut ko noķersim, bet baigais veķers laukā ir. Nu, kā rādīja laika prognozes, pie jūras vēja nav, un viļņu arī nav. Nu, aizbrauksim un redzēsim. Tā kā tā, braucam uz Miķeltorni, tur visdrīzāk pieslēgsimies, un tad jau sāksim copēt. Pagaidām visiem tā. Braucam, ne? Mantas mums ir tik daudz, lai jūs saprastu, ka aizmugurē sēdēt nebūtu vietas nevienam. Nu, šī ir bišķīt mazāk mašīnīt nekā man ir, bet divatā mums ir tīri okei. Ne? Ir okei, jā. Tā kā tā, pa ceļam mēģināšu man te kaut kādas sistēmas vecās maisiņā, tur mēģināšu appiņķerēt, jo nu, pagājušā gada nekas nav darīts lietas labā. Bet jā, nu, tev redzēsim, kā sanāks, pa dienu baigās cerības tām Butēm nav, bet, nu, spazīsimies vakarā pa nakti, iespējams, ka būs. Paņēmām līdzi arī telti, paņēmām līdzi arī kaut kādus griliņus, paņēmām līdzi arī gāzes plītiņa deglīti, uzvārīsim kaut kādu zupiņu, uzcepsim kaut kādu gaļu. Nu, tad jau kaut kā tur tā butu ķeršana būs otršķirīga, bet, nu, ne, kaut ko mēģināsim tāpat noķert. Tagad tā. Skatieties, es domāju, ka būs interesanti. Nu, vajadzētu tā būt. Nu, esam Miķeltornī. Aiziesim paskatīties, kā izskatās jūra. Jūru neesam redzējuši, jo reku tas pats Miķeļtornis ir. Tas Miķeļtornis, ja. Aiziesim apstīties, kāda izstās jūra, jo īsti nav saprotams, kāpēc nav neviena konkurenta. Kāpēc mēs esam vienīgie šeit. Varbūt neesam īstajā vietā. Bet Miķels te ir, Tornis arī. Nu, labi, paskatīsimies, kas tur notiek. Pie jūras esam. Ūdens ir tāds, ka nav neviena viļņa. Neviena vilnīša. Pilnīgi gludi jūra. Nu, neko, nu. Ko? Taisamies un nākam. Un nav neviena cilvēka. Es tā domāju, zin kā ir, kad visi domā, ka Rīgā baigais pūtens, baigais vējš, nav jēgas uz jūru braukt. Bet tā kā es esmu baigais pazinējis vēju, tad lūk rezultāts. Mierīgāk jūras redzējis neesmu sen jau. Edvards nolēma nopeldēties. Tu aizēji līdz pirmām sēklim, cik viņš tālu ir. Ūriņā izlēmām tā, kad ienesīsim līdz pirmajam sēklim, iemetīsim, nu, lielāku cerību kaut kādu dzīvteli dabūt pa dienu. Nu, kaut kā tā mēs izlēmām. Edvards uzņēmās lustu, staigāt un mētāt tos kārtiem. Nu, ziniet arī, kā var copēt, nu, kāpēc ne? Vilnītis bišķīt parādās, bet, nu, principā, jūra kā daudz. Pants. Ūdens 80 grādi. Nu, nezinu, vai Butēm tas patīk vai nepatīk. Nē, kaut kādā siltā ūdenī būs ķējas, godīgi. Ne jau pēc Butēm atbraucāt. Un ko Edvardam mieru nav? Šis tur peldās. Kātiņi viss ir iekšā. Pagaidām esam jau sastelējuši visu. Pat es neatceros, laikam atbraucām ar 5.
Stundiņa ir pagājusi. Vienu kārtu, laikam, likās, kad raus te. Bet pārbaudīt, nepārbaudīt. Nu, pagaidīsim. Nav nekur jāstaigā. Tad aizies pēc pārējām mantām, pēc telts, pēc galda, pēc krēsliem. Iekārtosim nometni. Tā, lai var normāli sēdēt un atpūsties. Te jau arī patupēsim. Pagaidām uzlikt tikai jēlo garneli. Pēc tam pamēģināšu vēl uz mazajām tām garnelēm ar čaulu. Ar čaulu, bez čaulu un reņģītis mums arī nopirkt, tad tās vēl pamēģināsim. Ko apkrāvošu šādi ar mantām. Reku viens krāslis, otrs krāslis, telcēs muguras, galds rokā un vēl pat var uzfilmēt. Vot šitā tas ej atpakaļ. Vēl pēc tam būs jāatnāk pēc siltajām drēbēm. Bet nu baigi augsto pa nakti nesoli, bet tik un tā siltākas drēbīs prasīsies. Ko dodos apakaļ? Edvards nopeldējās. Iekūs grilu, uzcepsim šašliku, paēdīsim vakariņas. Un tad jau mēģināsim kaut kādu buti noķert. Pagaidām gatavošanās process notiek, bet tas arī ļoti svarīgs un vajadzīgs. Tālūk. Neko, došu uz jūru. Šeit Miķeļtornī tāds bijušais pionieru nams, cik es zinu, kā man stāstīja. Šī tā kā jau arī atjaunots. Reku te pats Miķeļtornis, ko viņi var redzēt. Bāka, Miķeļtorni bāka, sauksim to tā. Un te ir šis laukums agrāk bija tā kā nometnes pionieru. Un te ir jumts atjaunots, skatos. Un neko cilvēki kaut ko dara, kaut ko iekopja. Kaut kāds tur pagrabs vai bunkurs, tur tālumā šķūnīši. Zāli nopļaut. Teritorija sakopts. Baigs skaisti viss. Tā kaut kā. Labi, davai tad. Tad jau līdz pirmai butei. Kamēr es vazājos riņķī apkārt, paskatīties. Edvards šerbutis. Nu maziņas, nav nekādas dižās tur. Nezinu, vai varat redzēt par gaisu kaut kā, nav liels. Reku ir butītes. Bet ir! Fantastika! Tātad viņa jau divas ir, tas nozīmē, ka viss ir izdevies. Varam braukt mājās. Mums ir triplets. Jep. To tādu. Mēs līdz tālākais metiens. Nu tad šito vajag vēl vienreiz. Mēs 3 kāds tādu varam laist iekšā. Aiziet! Laukā tumšs. Lietus beidzās laikam un izskatās, ka varbūt arī nebūs. Bet mums ir 2 lielas butas. Vēlāk parādīšu, ienesīšu iespējams. Un vēl bija kaut kādas mazās, kopā mums kaut kādas 11, 12 butas. Principā viss notiek. Un tagad ir tā, ka mēs izskrējām visus kārtus, aizskrējām uz pirmo un tur jau sēdēja buta. 2. Nē, viena buta, jā. Izcepām gaļu, kaut kā sanāca, jo mums tur grils neiekūrās, jā, bet baigi labi sēžam, tādā mazā intīmā būdiņā, bet pasakaini, silts, reāls tēkraklā, forši. Nekad nebija domājis, ka septembra mēnesi, jau septembra beigas jau, jā, rēķina, un tu gāji vēl peldēt, jā. Un es tēkraklā sēžu pulkstens
9 vakarā. Karoči Itālija. Mēs esam Itālijā. Jā. Un ķeram būti. Un tā vai, Eduard, skatāmies, kas mums tur sanāks. Baigi tumsā te neko redzēt nevar. Eduards kaut ko vēl, redzēt Eduardu var. Tā. Sajūtām nav. Sajūtām nav. Nu, tad jau arī nebūs. Nu, tad jau arī nebūs. Bet šajā piegājienā vienu būtu mēs dabujām, respektīvi jāpasēž bišķi ilgāk un jāpagaida. Jā. Un pirms tam, kad mēs tās būtas, pareizāk sakot, ka metam tos makšķerītes iekšā tā vai tā mēsmā, mums ir tie spīdināmie, tie zaļie, tie... ir gan būtība. Ir būtība. Tas nav baigi lielā, bet... Nav baigi lielā, bet ir, jā, bet, baigi ierījuši un nāksies, jā. Bet īstenībā pāneniec. Normāli pāneniec. Pāns, jā. Normāli pāneniec, jā. Tā kā... Bet, jā, šitādu sajust nevar. Šitādu sajust nevar, jā. Ot tā, un mēs šitos te, tās bumbiņas, tās mazās bumbiņas, mēs viņas apspīdinām katru reizi, kad metam iekšā. Un mums liekas, ka tas ir tā kā laimes stāsts, kad varētu būt, ka tā būtu ierauga to visu, ja? Un tāpēc viņa arī ķerās. Tā ir mūsu tāda filozofija. Pagaidām laikam strādā. Tad redzēsim, kā būs tālāk. Šoreiz šajā piegājienā 2 būtības. Jā, es jums solīju parādīt tās lielās. Lielākais šīreku. Tāds butēns riktīgs. Pagaidām šī ir lielākā. Bet, vēl jau viss ir priekšā. Bet forši, tiešām forša buta. Kaut kādi, 400 grami, 300-400 grami ir tačni. Tā kaut kā, viss notiek, un viss ir forši. Ko, draugi? Šitā filmēšu, lai jūs redzat. Eduards vilks ārā atkal kātiņus kaut kāds pa vienam. Pastīsimies, kāds mums būs rezultāts. Katru būtīs izvilkt to, protams, nerādīšu, bet parādīšu beigās, kas tur sanāk. Jūra vēl joprojām mierīgi daži vilnīši. Ko Eduards te mums cīnās, super vēl kārā visu. Strādā džeks, bet galvu nenolietas, ja? Te mums šādi izstās mums nometne. Mums ir šitāda te forša teltīte. Un te kaut kur, šajā vietā mums tur kaut kā ķipa ugunskurs. Un te mums cepās gaļa. Tā mēs esam iekārtošies, tā mēs strādājam. Bet būs forši. Būtas ir kāds 15, Edvards bija būta? Nav, būtas šoreiz nav. Kaut kā šitas kāds pieviļ, laikam viņš jāpanes vai pa labi, vai pa kreisi, bet mēs līdz izdomāsim, ko darīt. Jo šeit baigi daudz, reizes ir tā, ka mēs metam būtas nav. Un tad es sāku pārnēsāt kārtus. Un bieži vien tas dod rezultātu. Labrīt no rīta. Cik skaists šis rīts. Pamodāmies ar Eduardu. Eduards ar tīru garneli. Pareizāk sakot, mēs jau kādu laiku tīram garneli. Neko. Tur omplīts laiviņu kaut krastā. Vajadzētu interesi pēc aiziet, pasīt, ko viņš noķēra, ne? Aizējam? Aiziesim pasīties, ko viņš noķēra. Tas tur, ejam, ne? Mēs arī dabujām butītes. Viena bija tāda tīra ok, un 5 bija mazākas. Tas bija tagad no rīta. Pa nakti arī bija kaut kādas butītes, 3-4 kaut kādas dabūja. Tīra ok. Kas, Vajadzēsim apstīties jau un kad jau paskatīties, ko viņš noķērs. Tīri interesi pēc. Kaut kā tā. Tas gan ātrā ērē krastā. Būs ātrāk nekā mēs aiziesim, mēs neredzēsim, ko viņš dabūja. Kas tu uzprasīs viņu? Ko iedzeram kafiju? Draugs, kā veselība? Lieliski. Veselība lieliski. Draugs vakar nopeldējās vairākas reizes. Skaidrs, ka viņam būs lieliks veselība. Šodien tas vējš tāds un vilnīgs lielāks un tā pelde, tā. Un izskatās, ka duļķēnāks ūdens, ne? Vakar bija tomēr viņš tīrāks. Mākoņi arī ir salīdzinoši daudz, bet lietus nav. Bet kopumā peldēt ies. Un draugs ies vēl peldēt.
Es neiešu peldēt. Es iedzeršu kafiju un nomierināšos. Cilvēki peldās, reku tur, tāluvā. Pasakāja. Nu, reku mums ir tāds guvums pagaidām. Hidāds ir butītis, viena tāda rīmā butība, bet vispār, jā, puses painas ir. Nu, kāds 30 varbūt butītis ir. Ko Edvards mēģinās kaut ko tur izvilkt, ja būs kaut kas galā. Bet nekā nav, es skatos. Nē, nekā nav. Bušu nav. Bet nē, nu, periodis jau pa kādai uzķerās. Līdz kaut kādiem 10 no rīta pasēdēs un tad gan dosimies prom. Bet, nu, visā visumā esam ļoti apmierināti. Neizstāstīju, kāda man ir instrumenti, ar ko es ķeru. Parastie feeder kātiņi. Masīs feeder kātiņi. Ķīnā pirks polīts kaut kāds ar pītu augu. Nekas īpaši man nav. Ir arī 2 jūras kāti. Viens ir ar monofīlu auglu, viens ar pītu auglu. Nu, pa lielam tas ir viss. Parastās sistēmas pērk. Cits ar 2 āķiem, cits ar 3 āķiem. Nu, kā kuras sistēmas. Nu. Un nekas īpaši, nekas gudrs. Un parasti es uz nakti braucu ciet un ķer tikai tuvajā distancē. Tikai līdz pirmajam sēklim. Tu bišķi, nu, tā hops, ap feederī cik var iemest, nu, tu 30-40 metrus. Nu, viss, tas arī viss. Un parasti kaut kāda butīte ir. Nu, arī šoreiz ir. Nu, citreiz vairāk. Ir bijis tā, kad es pār pa 100 butēm noķeru vienā reizē, ja? Nu, kaut kā tā. Labi, okei, man jāsamet ir iekšā. Citāk Eduards tur vēl kārā vien pēc otrs. Un es tik nemetu iekšā, bet vajadzētu iemest iekšā kaut ko. Otrais triplets. Ot, šitā tas izskatās. Akal 3 zivtiņas. Nu, ir tāda arī mazāk viena, bet 2 smukas. Super. Akal ir labi. Kamēr es tu cīnos blīn ar makšķirīt vienu, Eduards valk zivs ārā. Super īstenībā. Kārtējo reizi tripletiņš. Super, super. Nu, baigi labi. Vot šitādus laikus jāliek, šitādus te. Baigi labi. Te bija noēsts. Es tā kā uzliku atkal tagad jālo garnelīt. Reku virsū. Šitā. Un šitā uzliku jālo garnelīt virsū. Bet bija noēsts, jā. Tas nozīmē, ka zivtiņa ir sīka, smalka, okei, bet bieza. Bieza butītes mums, jā. Ķērām uz šījām jēlajām garnelēm. Lielajām man viņas vairs nav daudz palikušās. 5. Tās arī izķersim. Un tad arī viss. Mums vakar neveiksmīgi izdevās ar grilu. Mums ir tāds iemīļotais Mustang grils, bet, nu, draugam bija viņš nostāvējis kaut kādas 2 gadus mājās, viņš bija izžuvis. Respektīvi, vakar nekādīgi mēs viņu nevarējām piededzināt, mēs uzkūrām viņam virs ugunskura, un tad viņš arī aizdegās. Un tad mēs kaut kā izsutinājām vistiņas, beigās mēs viņus vienkārši katliņā izvārījām. Un sanāca baigi garšīgā tāda visas zupiņa, tāds rīktīgai labais. Citādāk būtu badā miruši. Bet tu gadās arī citreiz tā. Nu, ot, labi jāsagriež, man ir ēsmu kārtējā, kaut kādas butītes ir šitādas šobrīd, reku var redzēt. Lielāks, mazāks ir arī galīgi sīks, bet nekas, tas viņš visu sēd, viņš viss ir garšīgs un viss ir kārtībā. Man tur kaimiņi arī, kam es atdodu. Visi priecīgi vienmēr par to, ka atnes kaut kādu zivtiņu. Cigarette, going tight to the hookah body.
Ko velkam, kādu laidu butas nav. Kaimiņi mums ieradās kaut kādas. Mums butas nav, varbūt tagad būs, skatīsimies tagad. Roči, makšķerēšanu noslēdzām. Laiks ir ārā tāds, ka viss ir slapš. Kas tas tāds uzbūvēts? Nu labi, kaut kāds kuģi karkas uzbūvēts un miķļi turnī. Nu neko, vairāk putas arī klāt nedabujām šorīt. Nē, bija kaut kāds pārīts, bet tas arī viss, jā, pa lielam. Nu, triplets bija. Jā, no rīta taču bija. Nu neko, nu pa lielam esam ļoti apmierināti ar savu. Ļoti apmierināti ar savu. Lietas nedaudz to visu to, nu, tā kā bišķīt sabojāja to pasākumu, bet zin kā, vakars ar to bija vienkārši pasakains laiks. Nu neko, tagad braucam mājās, pareizāk uz Sabili. Ja būs labs laiks, tad arī butītes nokūpināsim. Ja nebūs labs laiks, tad šķirsimies kā draugi. Pareizi? Tu rītā nokūpināsi. Tad es rīt nokūpināšu. Ja arī būs labs laiks. Būs. Nu, respektīvi kaut kā tā. Nu, ko es gribu pateikt? Brauciet butēs. Ir septembra beigas un butas ķerās. Mēs ilgstoši bijām vienīgie pludmalē, bet tad parādījās kaut kāda ļautiņa un tad viņa aiztinās. Šorīt no rīta arī jau kaut kāda parādījās ļautiņa un aiztinās un pēc tam palikās daži viens bariņš, ja? Bet butas ķerās, bet ķerās pārsvarā tikai krēslā un vakarā un tā. Nu, paldies, ka skatījāties. Ne, Edvard, paldies, ka skatījāties. Jā, piesakojiet kanālam, salieciet laikus. Esmu pamanījis, kad man piesako, pareizāk man skatās tā kā vairāk nekā piesako. Nu, baigi gribētu palūkt, nu piesakojiet lūdzu man tā kanālam. Tā es parasti nelūdzu, bet piesakojiet. Baigi gribās savākt tādu 1000 pirmo. Tuvu 500 jau esam, bet nu, tā kaut kā. Būs vēl, protams, kad arī ceļojuma video turpinājums uz Portugāli. Tur būs diezgan forši, interesanti, skaisti kadri. Nu tā, kaut kā cenšos priekš jums, ja mums interesanti būt, un man pašam arī ir interesanti. Gan filmēt, gan arī parādīt to visu. Nu neko vairāk jūs neaizkavēšu. Čau! Lai veiksmīgi dienu jums visiem!